Čau, ir jau 177. diena, laiks skrien ātri, ātrāk kā es. Es domāju, ka tur būs kaut kāds dziļais, bet laikam nesanāca nekāds tāds. Un šodien esmu šeit, draudzenes mājā, un atkal parādīšu jums triku. Īstenībā es neesmu draudzenes mājā. Es varu vienkārši piestāties pie otras sienas, pretējās. Un jums visiem liksies, ka es esmu svešā mājā, vai ne? Bet šoreiz jūs nenocējāt, jo es teicu draudzenes, vai ne? Jūs uzreiz sapratāt, ka meloju. Labi, vai nu kā, parādīšu jums triku. Šim trikam vajadzīga viena kārts, mana laimīgā kārts, un tas būs šoreiz džokers. Un es to ielikšu šādi atvērtu kavā. Atvērtu, lai jūs zinat, ka tur ir atvērta kārts, ja? Tagad mēs vienkārši izvēlēsimies, pieņemsim šo te, un šī kārts ir pīķa 5. Pīķa 5 arī ļoti forša kārts, un es to ielikšu lūk šeit aizklātu. Un ielikšu vidū, lai viss pavisam godīgi. Man nav nejausmas, kur tā kārts ir. Nevienam nav vēl bišķi varu samaisīt. Lai jūs man ticētu vienreiz. Jūs jau nekad man neticat. Nekad. Pārcelsim vēl pēdējreiz. Un tagad, redzat, mana laimīgā kārts, kura bija kaut kur vidū. Viņai ir kaut kur jābūt. Lūk šī džokers. Tā man palīdzēs atrast jūsu kārti. Bet tā nav tava kārts, vai ne? Tā nav tava kārts. K, A, N, A, U, K, A, V, A, K, A, R, T, S. Šī kārts gan ir. Šī kārts gan ir Š, I, K, A, R, T, S. G, A, N, I, R. Oi, cik veikli. Un tā gan ir īstā. Vai kā jūs to gribētu vai negribētu. Es jau zinu, ka jums patīk, kad es sajūku. Tiekamies rītā. Vakar gandrīz visu savu ģimeni nobeidžu, bet beigās tomēr neatļauju draudzenei braukt. Tādi no esam te visi sveiki un dzīvi. Starp citu gribēju parādīt, kad, redzat, konkursa kārtīgākā dienas grāmata uzvarētājs. Un citi vēl saka, ka es neko neesmu sasniedzis dzīvē. Kārtīgākā. Un nav ne tik sen. 7. gads. Tā ka jums ir kur tiekties.